Labdien visiem! Jau rīt Eirobasket fināls. Vācija, Turcija. Vispirms, kā viņi nokļuvuši finālā, un tad mans komentārs par nākotni. Tad divus pusfināls atminēja 50%. Liku uz Grieķiju vienu iemeslu pēc, tāpēc, kad man tā likās, ka Janis varētu šo komandu savākt un ievilkt. Nevar. Un viens iemesls pēc. Komanda ir par vecu. Tā ir otrā vecākā komanda. Tāpat kā Latvija, trešā vecākā komanda, mēs redzējām, kur ir problēmas. Es teikšu tā, ko es redzēju šajā spēlē? Es redzēju to, kas pa nulles treneris. Ja? Treneri tā kā Eirolīgas komanda ar diviem vienādiem pieciniekiem laižot. Viņa -6 varēja vēl spēlēt, viņš uzlaid otro piecinieku, un tur aizgāja -16, un visa spēle bija jau zaudēta. Es teikšu tā, tagad vai Džanis spēlēs, vai viņš spēlēs vēl nākotnē, Grieķijas izlasīja baigi liels jautājums. Varbūt tā brāļi spēlēs, bet viņš noteikti nespēlēs. Redzam, ka viņš jau nav jauns čalis vairāk, bet vakar viņu nosēdz perfekti. Te cepur nost. Atamanam nezinu, vai tā ir viņa zvaigžņu stunda, vai viņš tiešām tik augsta līmeņa treneris ir. Praktiski viņu uz 12 punktiem atstāt. Tā ir baigā māksla. Es teikšu, ka nevēl viņš ir 3 Eirolīgas tituls, teiksim, izcīnījis, bet tā komanda ir ļoti labi sakomplektēta. Viņiem, kā jau es teicu, pirmajā spēlē ar Latviju, Latvijas zaudējums Turcijā vairāk kā 20 punktiem, man liekas, tā bija normāli. Tagad mēs redzam, ka tas bija baigi normāli, jo tā komanda tiešām ir ļoti labi salikta pa pozīcijām. Ja? Mēs redzam, katrs dara savu darbu. Aizsardzība vienkārši bija fantastiska. Nosegt šo zvēru, ja? Nav tik vienkārši. Viņš tik nosegt. Uzbrukumā savukārt visu komandu spēlē, arī iemest. Varējām redzēt, ka treneris Atamans ielika trenerim pa nulim vienos vārtos, pēc stratēģijas, pēc viskā. Tā kā Grieķiem atkal, kādreiz bija 3 lielas valsts, kuras vienmēr cīnījās par medaļām. Varbūt Francija. Francija, Spānija, Grieķija. Tā kā mēs redzam, ka visas šīs komandas nav vairāk nekur. Mēs vairāk neredzam, Grieķi ir ļoti veca komanda, un es neredzu tur nākotni. Pagaidām neredzu, varbūt jaunie čaļi kaut kur bruks ārā, bet pagaidām tur nekas nav redzams. Savukārt Turcijai, Turcija savāc visu vienā kulakā, un mēs redzam, ka viņi gatavi finālam. Pa Vāciju, Somiju, kas man patīk šajā spēlē? Man ļoti patīk spēle kā tāda. Tas bija mans stils. Bez tiem taktiskiem fauliem, kur tie turki visu laiku sit. Ja. Turkiem nepatīk skriet. Tas jau cits stāsts, bet Vācija ar Somiju spēlēja ļoti skaistu basketbolu. Ļoti skaistu basketbolu, un es teikšu tā, Vācija pati spēlē un ļauj citiem spēlēt. Ar turkiem tā nebūs. Ja. Tā kā man prieks, ka Vācija vienkārši, teiksim, ļoti tādā elegantā stilā apspēlē. Viņiem ir perfektākais ātrais uzbrukums. Pirmā piespēle Šrioderam. Labi, pats Šrioders tur ir, kā saka, viņam ir gaišas dienas viss, bet šī spēle Somija viņam izdevās ātrāk, piespēles, metieni, viss kā vajag. Un Vāgners arī jūtās tā kā zivs ūdenī ātrajās spēlē. Vispār Vācija jūtās ļoti labi. Un tagad fināls Vācija, Turcija. Tad viens ātrā stila piekritēja, otrajā lēnā stila piekritēja, līdz pat kombinācijām tur, es nezinu, līdz kādām izspēlēt, līdz brīvām metienam. Tā kā šeit būs 2 stili, man ir grūti pateikt. Parasti jau vinnē aizsardzības tas stils. Parasti vinnē. Vai vinnēs šobrīd Vācija? Es ļoti gribētu, lai Vācija uzvar, lai viņiem ir 2-kāršais tituls Eiropa un pasaule reizē. Tas nav. Tāds, šobrīd, viņi nav stiprākā komanda, bet viņi izskata, spēlē kā stiprākā komanda. Žēl, viņam vecākais treneris nevarēs piedalīties, viņa Mumbrūk, kur kaut kāds veselības problēmas, savukārt otrais treneris vada, ar unikālu gadījumus. Ja? Atamans tur visus rokā. Viņš pirmā dienā, kad viņš pateica preses konferencē, mēs atbraucam pēc medaļām, viņš kāds medaļas. Latvija uzvar vispirms. Viņš to Latviju uzvarēja, pa visiem paņirgājās ar pa Grieķiem kārtīgi. Vai viņam sanāks ar Vāciju? Grūti pateikt. Vispār būs stilu cīņa.
divu stilu cīņu. Viena ātrā stila, viena lēnā stila. Tā kā es domāju, basketbols būs izcils. Un es gribētu, lai Vācija vinē. Es neteikšu pat kurš, es tāpat slimošu par Vāciju. Es gribu, lai Vācija vinē. Nepatīk man tā Turcija. Bet ja Turcija uzvarēs, tad uz spēli, kā būs Turcijas prezidents Erdogans. Kad viņš te pēdējo reizi Latvijā bija, neviens neatcerās ļoti sen. Tā kā tas var būs milzīgs notikums, un ja viņi jau vinnēs, tas būs vēl milzīgākais notikums. Mums viņa vēsturē nevienreiz nav vinnējuši. Tikai finālā ir bijuši. Tā kā pa trešo vietu Grieķija galīgi psiholoģiski salauzta un Somija. Somija spēlē ļoti arī tādu mūsdienīgu basketbolu, gariem čaļiem, skrien, met. Jā, Vācija viņas apspēlē taktiski vairāk. Uz meistarību, bet Somi malači, Markanens varbūt ne tos brīvos metienus varēja izmest, bet komanda ļoti laba. Un es domāju, es baigi gribētu, lai Somi vinnē, un es būšu par Somiem, lai Somi izcīna bronzas medaļas. Tā kā Eirobaskets iet uz beigām, spēle par pirmo vietu, spēle par trešo vietu. Kurš būs MVP? Manuprāt, Šenguns ir, ja Turcija vinnēs, un es nezinu, es dotu Vāgneram, ja vinnēs Vācija. Jo Šroders ļoti nestabili spēlē. Dažas spēles spēlē ļoti labi, dažas viņš met visu pēc kārtas garām. Tā kā ļoti interesants Eirobasketa beigas būs. Un skatīsimies, izbaudīsim šo basketbolu. Kas attiecās pa Latviju nākošo kārtu, Pasaules kausa 2027, jau drīzumā es izanalizēšu, kas mūs gaida. Trešo vecāko komandu pēc 2 gadiem. Nekas labs. Tā kā gaidiet man nākošo naglu, un es izanalizēšu Latvijas izlases 2027. gada iespējas kaut ko vinnēt vai nevinnēt. Čau!